Francijas atklātā tenisa turnīra čempione Aļona Ostapenko atgriezusies mājās, taču daudz laika atslābt nebūs. Vispirms jātiek galā ar mediju un atbalstītāju uzmanību, bet jau pirmdien starts nākamajā turnīrā. Aļona atzīst, tituls ir ieguvums, taču jārēķinās, ka pretinieces cīņai ar viņu turpmāk gatavosies daudz nopietnāk, stāsta Līva Rauchvargere. Tenisiste Aļona Ostapenko no Parīzes atlidoja vakar, un spītējot vēlējai vakar stundai un manāmajam sagurumam, tomēr veltīja smaidus un autogrāfus atbalstītāju pūlim, kas viņu sagaidīja lidostā. Iegūtais Francijas atklātā tenisa turnīra čempiones tituls nācis komplektā ar milzīgu mediju uzmanību. Aiz muguras jau neskaitāmas intervijas un fotosesijas Francijā. Šodien Aļona bija gatava atbildēt arī uz Latvijas mediju jautājumiem, un interese ļoti liela. Jautājām, vai čempiones tituls ir palīgs vai sloks? Es domāju, ka viņš man tos pārliecina, bet arī bišķiņ grūti būs, jo visi gatavosies spēlēt pret mani, bet cerams, ka es to varēšu noturēt. Mamma un trenere Jeļena norādīja, ka Aļona jau visu šo sezonu rādījusi augstu sniegumu, aizvadīta laba sezona uz māla seguma. Pēc zaudētām spēlēm izdarīti secinājumi, un tas atspoguļojies nākamajos mačos. Viņi bija gatavi spēlēt, bet viņi varbūt nevarēja dabūt to koncentrāciju uz visu maču. Ko labi es uzskatu, ka mūsu komanda labi izdarīja. Mēs paņemam spāņu treneri uz 6 nedēļām, kur ielika viņai to spāņu pacietību. Ja, Tas palīdzēja arī, protams. Rīkot balli par godu čempiones titulam nav plānots. Pie apvāršņa jau nākamais turnīrs Anglijā. Man ir dažas dienas, un nākošu pirmdien jau sākās cits turnīrs, un būs jau pēc dažām dienām jābrauc un jāgatavojas zāles sezonai. Par Aļonas sasniegto šobrīd priecājas daudzi. Īpaši tie, kuri redzējuši, cik daudz no viņas prasīs treniņu un izaugsmes process. Viena no šādiem lieciniekiem ir Aļonas bijušie skolotāji Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. Nākot uz stundām, viņa rādīja savu piemēru, un visa klase gāja viņai līdzi. Tā Aļonu raksturo bijusī sporta skolotāja. Sporta karjeras dēļ daudz nācies skoloties tālmācībā, taču Aļona savā klasē tik un tā rezultātu ziņā bijusi top 3-niekā. Tas skaidri redzams arī augšējā Aļonas atzīmju ailītē 12. klases žurnālā. Tajā laikā, kad viņa bija skolā, tās vienmēr bija stundas no A līdz Z nostrādātas. Vienmēr viņa arī Skype'ā vai sociālajos tīklos mēs kontaktējāmies. Tiešām viņa zināja, ko viņa gribēja. Tāpēc arī tāds rezultāts. Aļonai joprojām sezonas laikā bieži un ilgi nākas būt prom no mājām, taču viņa neplāno pārcelties dzīvot un trenēties uz kādu citu valsti, jo Rīga paliks viņas mājas. Līva Rauchvargere, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.